Laimīgi jauno gadu! Es jums pastāstīšu to, ko zvaigznes sola jaunajā gadā katrai no zodiaka zīmēm. Auniem. Auniem būs ļoti labs gads, lai vairotu savu peļņu un atļauties iegādāties kaut ko sen kārotu. Naudiņas tam pietiks. Lai būtu vēl veiksmīgāki savā profesionālajā darbībā, nāksies apgūt jaunas prasmes un zināšanas, tā kā nāksies mācīties. Arī sadarbība ar ārvalstu partneriem šogad būs izdevusies kā vēl nekad. Romantiskajā plānā tiks izdarīta nopietna izvēle par turpmāko gaitu attiecībās. Pavasarī sajūta vēja ieskandinās dziļi sirdīs naudošo romantiku. Iemīlēties vēlreiz, vēl spēcīgāk savā esošajā partnerī arī ir iespējams. Vēršiem. Šīs gads atnesīs vēl lielāku pārliecību pašiem par sevi un ticību tam, ka viss, kas notiek tev par labu. Jaunas idejas būs saistītas ar tavu uzņēmēju darbību. Palaižot vaļā visu veco un iestagnējušo un to, kas vairs nenes peļņu, tu būsi tieši ieguvējs. Finansiāla veiksme būs tieši individuālajā sektorā strādājošiem. Attiecībās optimistiski raudzīsies nākotnē. Ņem vērā to, kāds esi pats, tādu partneri arī šogad piesaistīsi. Var izveidoties attiecības tiem, kuri ir to meklējumos. Esošās attiecības pāries nopietnākā attiecību fāzē. Atceries, ka brīnumi notiek. Dvīņiem. Pārbaudījumi un izaicinājumi būs tieši profesionālajā jomā. Nāksies izdarīt nopietnu izvēli, kā turpmāk būt. Drosmīgie, kuri sekos savam aicinājumam, uzticēsies savām prasmēm un arī pavērs plašumā jaunu atzaru profesionālajā jomā, kas būs gan kā darbs, gan vienlaicīgi kā hobijs, varēs ļoti labi nopelnīt. Attiecībās pilnīgi noteikti mainīsies vērtību sistēma par to, cik gatavs esi otram dot un cik tu saņem pretī. Prāts pieķersies pie domas par to, vai appusējas miedarbības rezultātā enerģijas ir līdzsvarā. Prāts šogad valdīs par jūtām. Vēžiem būs jāsakārto jautājumi un iepriekš radušās situācijas saistībā ar izglītību. Kādam jāpieliek punkts, kādam pienākuma pēc būs jāsakārto un jāpaveic tas, ko jau sen vajadzēja izdarīt. Romantiskajās attiecībās tiks atšķitināts kāds dvēselisks samezgojums, kas saistās ar pagātnē piedzīvoto. Būsi brīvs no pagātnes sloga, kas tieši atspoguļosies romantiskajās attiecībās. Ļaujies mīlestībai un sāc dot otram to, kas visvairāk pietrūkst pašam. Lauvas. Ļoti labs gads, lai pavirzītu augšu savu profesionalitātes līmeni. Tiks dota iespēja sakārtot finansiāla rakstura jautājumus un arī atbrīvoties no kredītsaistībām, ja tas ir aktuāli. Vairāk enerģijas tiks veltīts ģimenes veidošanai. Tiem, kur ir ceļā uz ģimenes māju, roku rokā, plecs pie pleca kopā ar mīļoto cilvēku, sasniegsiet savu mērķi. Laimes pieskārieni caurvīs tavas sajūtas. Brīvajiem ir jāvelta laiks sev un savai profesionālajai darbībai. Jaunavām. Taps skaidrs, pa kuru ceļu doties tieši zināšanu jomā. Veiksies mācībās, un arī tiem, kuri ir jau mācību procesā, būs jāpaveic kāds nozīmīgs darbiņš, jāuzraksta diploma darbs, tātad tas arī viss izdosies. Ceļojumu mīļiem veiksmi stāvēs līdzās un sniegs iespējas aizceļot uz kādu savu sapņu zemi. Mīlestība šogad būs kā darbības vārds. Vēros to, ko un cik daudz otrs paveic tavā labā. Darbi vai tieši nedarbi būs noteicošais rādītājs ceļā uz abu nākotni. Ļauj otram pacensties un izpaust savas darbības. Svariem. Svariem darbs šogad būs tā joma, kur nāksies visvairāk pielikt piepūli. Kādam nāksies likt sēklas projektā, kas augļus nesīs mazliet vēlāk. Laika un naudas investīcijas nākotnē labi atmaksāsies, tāpēc nežēlo to sev nemaz. Tiks atgūta nauda par to, par ko reiz esi pārmaksājis. Attiecībās stabili turēsies pie savām vērtībām. Saglabājot un saudzējot to, kas tev ir svarīgs, spēsi attiecības pacelt citā un daudz labākā līmenī. Izvairies no provokatīviem izaicinājumiem, kas var kaitēt tavai savienībai. Skorpioniem.
būs aktuāls dzīves vietas jautājums. Kāds to mainīs, kāds to pamatīgi pilnveidos un labiekārtos esošo, tiks risinātas situācijas ar bērniem, kāds tos tikai plānos, citam jauni pienākumi nāks klāt un atbildība arī. Romantiskajā plānā tiks pieņems nozīmīgs lēmums par to, kurā pusē būt. Kaislības virmos gan sirdī, gan prātā. Ilgākā savienībā esošiem būs vērīgāk jāieklausās partnera vēlmēs. Nepalaid garām to, kas šķiet kā tāds pavisam mazsvarīgs sīkums. Strēlniekiem veiksmi iemājos tieši profesionālajā darbībā. Un brīnišķīgs laiks, lai tu pavērstu plašāku savu uzņēmēju darbību līdz pat ārzemēm. Ģimene un mājas šogad prasīs vairāk laika un uzmanības. Būsi kā starp diviem dzirnakmeņiem, starp darbu un starp mājām. Savukārt attiecībās vēlme pēc piedzīvojumiem un asākām izjūtām mudinās abiem doties kādā brīnišķīgā ceļojumā. Kopā būšanas laiks jūs savienos vēl ciešāk. Brīvajiem ir jābauda laiks un arī jāpilnveidojas intelektuālajā plānā. Mežāžiem radošas aktivitātes, pasākumi, ballītes un arī bērni sagādā šogad ļoti daudz prieka. Pievērsīsies kādam jaunam hobijam, karjerā viss ritēs savu gaitu, viegli un bez liekiem šķēršļiem sasniegsi to, kas tev ir iecerēts. Mīlestību sastaps tie, pie kuriem tā jau ir ceļā. Veiksmi šogad uzsmētīs visiem vientuļniekiem. Tiks izveidotas partnerattiecības tiem, kuri jau pāris gadus bijuši romantisku attiecību meklējumos. Savukārt, kādu laiku kopā dzīvojošie arī varēs gredzenus mīt. Ūdensvīriem tieši karjerā nāksies pierādīt savas prasmes un zināšanas. Sava mājokļa labiekārtošana sniegs daudz sīku, taču nozīmīgu un patīkamu laimes mirkļu. Ģimeni izveidos tie, kuriem tās vēl nav, taču tiem, kuriem tā ir, tā var kļūt arī plašāka. Partnerattiecībās svarīgs kļūst statusa jautājums. Īpaši tiem, kuri ir jau tādā nedaudz ilgušā attiecību fāzē, laiks ieviest skaidrību tajā, kas tad patiesībā viens otram ir. Tas šogad tiks atrisināts, tā kā puses būs vienlīdz ieguvējs. Ziltiņas. Nozīmīgi un ļoti labi pavērsieni ir gaidāmi tieši profesionālajā jomā. Būs jāsaņemas, būs jāparāda gan savas prasmes, gan savas zināšanas, gan arī savs raksturs kādā no situācijām. Finansiāla augšupēja būs tad, ja aktīvāk pielietosi savas zināšanas un arī komunikāciju prasmes. Mīlestība apbalvos tos, kuri ir ilgi un pacietīgi gaidījuši savu dvēseles radinieku, savu mīļo cilvēku, savu ceļa biedru. Ar sirsnību un pateicību jānovērtē tas, kas caur eņģeļu vēstījumiem un zīmēm ir parādījies tavā ceļā. Laimīgu jauno gadu!